Mūsu klimats, apkārtējā vide, apkure ziemā un sausais gaiss, apģērbs, uzturs nosaka to, ka 80% cilvēku Latvijā ir sausa āda. Diemžēl cilvēki domā, ka ar kaut kā uzsmērēšanu vai kaut kādu šampūnu lietošanu mēs panāksim rezultātu. Nē, viss sākās no ārējās vides izvērtēšanas, no tā, ko mēs ēdam. Jo viss tas, kas notiek iekšā, parādās uz ādas. Skaistums nāk no iekšā. Un ja mēs analizējam, ko mēs ēdam un kas mums ir vajadzīgs, tad varētu izdalīt pirmkārt ādas sausums noteikti saistās ar nepiesātājiem taukskābēm. Ar linolu skābi, ar veselu rindu citām skābēm, ar kurām ir bagāta lašu eļļa, zīvju eļļa visparastākā, omega taukskābes, omega 3, omega 6 taukskābes polinepiesātinātās. Taukskābes mums ir nepieciešams, teiksim, 500 mg, kad ir sausa āda. Jaunībā mums jau vajag 1000–2000 mg līdz 3000 mg šo omega taukskābi vēlāk, 60–70 gados. Omega-3 taukskābes ne tikai aizsargā sirdi no dažādu kaitīgu faktoru iedarbības, bet arī uzlabo ādas stāvokli. Skaistai ādai iesakām Actavit omega-3 zivju eļļu. Savukārt Actavit naktsvetes eļļa ir viens no bagātākajiem taukskābju avotiem. To iegūst augstas presēšanas ceļā no augu sēklām. Linolskābei un gamma-linolēnskābei piemīt iedarbību uz sieviešu organismu specifiskām funkcijām. Turklāt Actavit naktsvetes eļļa satur virkni vielu, kas ļauj saglabāt veselus matus, ādu un nagus, mazina ādas un endokrīno saslimšanu risku. Naktsvetes eļļa, kur sievietēm ir svarīgas sastāvdaļas, jo no šīm eļļām tiek izstrādāti arī hormoni, un hormonālā disbalansa laika tas ir vēl būtiskāk. Jo viens no mūsu vitamīnu un aizsargu faktoru noēdējiem ir kāds kontraceptīvās tabletes. Un tikko mums pietrūkst, mums ir kontraceptīvās tabletes, un mēs nelietojam pietiekoši daudz papildu vielas. Jo saka, mums jau nekā nevajag, es pareizi ēdu. Te vienalga, kā rāda pētījumu un izmeklējumu, visiem, vai gandrīz visiem, ir pārsausināta āda. Pateicoties savām spējām uzlabot vielmaiņu, naktsveču eļļa ļoti labi palīdz daudzos veselības uzlabošanas pasākumos.